Kuģis ģenerālis Grants bija ļoti ērts un brauca ļoti ātri. Phileas Foggs rēķināja, ka viņi ieradīsies Sanfrancisko 3. decembrī. Tādā gadījumā 11. decembrī viņi sasniegs Ņujorku, bet 20. decembrī ieradīsies Londonā. Tas nozīmē, ka Phileas Foggs nokļūs klubā Reformas dienu pirms paredzētā termiņa. Paspartū bija priecīgs. Viņš atkal bija kopā ar saimnieku un Audu un cerēja, ka tālāk viņi ceļos bez lielām grūtībām. Viņš bieži sarunājās ar Audu un stāstīja viņai, cik brīnišķīgs cilvēks ir Phileas Foggs. Auda labprāt viņā klausījās. Viņai aizvien vairāk un vairāk patika misters Foggs. Bet kur tad bija policists Fiks? Arī viņš bija uz kuģa. Jokohamā viņš beidzot saņēma apcietināšanas orderi. Bet viņš to nevarēja izmantot, jo Phileas Foggs vairs neatradās Britu impērijas teritorijā. Tomēr misters Fiks zināja, ka Foggs gatavojas atgriezties Anglijā. Tātad viņu varēs apcietināt, kad viņš būs Anglijā. Tāpēc Fiks nolēma ar kuģi ģenerālis Grants braukt uz Sanfrancisko.